tā maģiskā robeža ir -10, arī pat sajūtam -10. Tas nozīmē, ka šī ir tā gaisa temperatūra, kad mēs drīkstam bērniņu vēst ārā uz īsu laiciņu. Mazie bērni, uzsākot bērndārza gaitas, principā gada laika pilnīgi normālu imunitāti drīkst slimot līdz pat 10 reizēm gadā. Ar iesnām noteikti ir jāiet ārā. Ārā ierobežojumi būtu bērna smaga slimība, kad bērns jūtās ļoti vājš, saguris. Tas ir visbiežāk tad, kad ir drudzis, kad ir paaugstināta temperatūra. Slimības gaita visbiežāk ir tāda, ka no sākuma tās temperatūras ir un iesnas un parādās klepus, bet tad jau pēc kādām 3-4 dienām bērnam paliek vieglāk, bet iesnas saglabājas ilgāk. Un ar iesnu dēļ noteikti bērnam nebūtu jāsēž mājās. Nav nekādas rekomendācijas, kas teiktu, ka bērniņš nedrīkst skraidīt mājās plikām pēdiņām. Pat tieši otrādi, ja mazais mājās, kas sācis staigāt, viņš staigā plikām pēdiņām, un ja ir atvērts loks, tad viņš no tā nesaslimst. Tas ir milzīgs ieguldījums viņa imunitāte. Bērns spoguļojās mammas acīs, un šeit mēs sāksim runāt ar virsnieru hormoniem, kas tiešā veidā pazemina imunoatbildi. Un ja bērns ir lielā stresā, viņš redz mammas baiļu pilnas acis, viņš saprot, ka, lai kas tur nebūtu, tas būs briesmīgi, tas būs bailīgi. Teiksim, uzsākot bērndārza gaitas, bērni, kāpēc sāk biežāk slimot? Viens no faktoriem ir stress. Noteikti tas ir jāņem vērā. Maziem bērniem nav jābūt pakļautiem stresam, un mammas miers un pārliecība par savu rīcību ir ļoti svarīga bērna imunitātei. Ziema ar bērnu, kuram ir mazāk par 2 gadiem, nāk ar milzumu daudz jautājumiem un tikpat daudziem mītiem. Cik kārtas drēbju bērnam vilkt? Vai pie -10 grādiem pastaiga vispār ir droša? Kā zināt, vai mazulim ir augsti? Šodien es, Agnese, no vecāku organizācijas, sarunāšos ar pieredzējušu speciālisti, kura ikdienā rūpējas par pašiem mazākajiem – neonatoloģu un pediatra Jeļena Liepa. Es šodien gribētu parunāt par ziemu un mazuļiem ziemā. Kad un kā mēs varam iet ārā līdz, piemēram, cik lieliem mīnusiem un tā. Bet laikam jāsāk ar pašu mazāko vecumu, ka, piemēram, vēl bērniņš plānojas dzimt ziemā. Kad dzemdības ir ziemā, ko ņemt vērā? Noteikti jāņem vērā tas, cik lielu bērniņu mēs gaidām, ar kādu dzimšanas svariņu. Mēs tādi pavisam droši esam ar bērniņiem ar svaru virs 2,5 kilogramiņiem. Ja bērniņš piedzimst ar zemāku svaru, tad viņš noteikti ilgāk atradīsies dzemdību nodaļā. Un tad, kad viņš tiek izrakstīts no dzemdības nodaļās, arī ir jāsaprot, ka ir jau izvērtēts viņa veselības stāvoklis, ka viņš ir absolūti stabils, un neonatologs ir noteikti padomājis par to, vai bērnu drīkst laist mājās, un tas jau iekļauj to viņa iespēju doties drošās ārā pastaigās. Citreiz bērniņi aizkavējas dzemdību nodaļā ilgākas dienas kaut kādu veselības stāvokļu dēļ. Un, kad mēs ejam mājās, tad mums ir noteikti jābūt gataviem vairākiem drēbju slāņiem. Ja mēs gaidām mazulīti ziemā, noteikti ir jāpadomā par kaut kādu konvertiņu vai kombinezoniņu, kas ir vēja un ūdens necaurlaidīgs ar membrānām. Tas mūsdienās ļoti atvieglo jaundzimušo aprūpi. Un, tātad ar pavisam mazo bērniņu, ar jaundzimušo bērniņu mēs varam sākt staigāt jau no pirmajām dienām, kad bērnu ārsts mūs atzīst par veselu un izraksta no dzemdību nodaļas. Tad, respektīvi, mēs uzreiz drīkstam ar viņu sākt staigāt līdz -10 grādiem. Ar tikko dzimušo bebīti, kas ir svarā virs 2,5 kilogramiem, drīkst sākt staigāt uzreiz, tikko jūs esat mājās. Ārā pastaigās mēs dodamies. Tad ir kokvilnas slānītes, tad otrais slānītis ir vilna vai termovēļiņa, un ir konvertiņš vai ūdensvēja necaurlaidīgs kombinezons.
un bērniņš tiek guldīts ratiņos, un tur gaisa un vēja plūsma ir neierobežota. Ratiņus nevajadzētu sasegt ar sēdziņu vai autiņu. Citreiz vecāki izdomā, ka tas varētu bērnam būt drošāk, bet ir jāsaprot, kā pa virsu sēņai uzlikt auduma gabalis, krāj kondensētu, siltu gaisu, ko bērniņš izelpo, un tad veidojas tas mitrumiņš, kas ir nevēlams bērnam. Līdz ar to viņa sēņa ir pakļauta temperatūras svārstībām, vējiņam. Varbūt arī kaut kāda sniegpārsliņa atskries bērniņam uz deguntiņa. Tas noteikti nekāda veida nepasliktinās viņa veselības stāvokli. Un jau no pirmajām dzīves dienām mēs iesakām pirms ārā doties noteikti uzlikt uz sēņas augstuma krēmu, tā saucamie cold produkti dažādās firmās. Viņas biežāk satur bišu vasku, un viņi ļoti labi pasarga tieši no zemām temperatūram, tieši ādiņas bojājumu novērš. Jā, par to man arī vēl būs jautājums, tieši par kā pasargāt seju, bet kā, piemēram, tad sanāk, ka dzemdību nodaļā jau ārsts pateiks, ka nedrīkstiet ārā, ja tiešām nedrīkstās. Bet kā rīkoties tad, ja, piemēram, ir jau zem tiem -10 grādiem, un tad tur jātiek mājās ir vai līdz mājām var tikt, bet tad ārā nedrīkstēt pastaigās, kā tas notiek? Īslaicīgā augstuma ekspozīcija noteikti nav kaitīga. Ja mēs tā no mašīnas līdz kapņu telpai, īslaicīgi noteikti nav nekas sliktums. Bet vispār ir jāsaprot, ka pavisam maza bērna veselība ir ārkārtīgi svarīgi doties ārā. Un tām dienām, kad mēs izlaižam pastaigās, ir jābūt minimālām. Līdz ar to, ja ziema mums lutina ar augstu laiku, mums noteikti ir jāizdomā veids, kā mēs varam bērniņu nedaudz tomēr vest ārā. Un tie varētu būt balkoni, terasītes, kur kaut vai uz īsu brīdi, bet bērniņš tomēr tiek vests ārā. Un ievērojot visas drošības, protams, bērniņu ir jāvēdā noteikti, vismaz uz īso laiciņu noteikti. Un kā var zināt, ka viņam ir silti? Pavisam skrupulozi vecāki drīkst izmantot termometru. Tiešām termometru mērot ādas temperatūru, tas var būt bezkontakta termometrs vai padusē liekams termometrs. Ja mums ir pirmais bērniņš un mēs jūtamies ļoti nedroši, nepārliecināti, tad mēs patiešām varam izmērīt bērna ķermeņa temperatūru. Bet tādi vecāki ar pieredzi uz aci jau var redzēt, vai bērniņš ir sārts, sasvīdījis, tāda spīdīga ādiņa, tad noteikti ir daudz pa daudz. Savukārt, ja bērniņam ir tādas zilganākas, nedodies pēdiņas, plaukstiņas, tas nozīmē, ka viņam ir ļoti augsti. Un ja viņš ir labi satuntulēts konvertiņā vai sedziņā vai kombinizoniņā, tad pieskāroties pie bērniņa skausta, pie kakliņa, noteikti ne deguntiņa. Bet pie lielākas miesas virsmas, tā būtu kakliņa aizmugure. Un pieskāroties, tad mēs jūtam, tad viņš ir tāds apmēram tā kā es. Un tad var droši turpināt pastaigu. Jāsaprot, ka bērniņš atrodas ratiņos, viņš ir papildus pasargāts no vēja. Jā, līdz ar to nav tik traki, ka mēs gluži viņu vedam un ka viņu nopūš vējš no visām pusītēm. Ratiņos viņam vēl ir pa vienu slanīti siltāk nekā mums pašiem stumjot ratus. Jā. Ir kaut kāda tāda maģiskā robeža, līdz kurai tur -20 grādi, kad tur noteikti nedrīkstēt ārā? Tā ir tā maģiskā robeža. Tas ir tādiem jau skrienošiem bērniņiem, tādiem vēl maziem bērniņiem, kas vēl nestaigā, kas tiek vadāti ratiņos, kas guļ. Tā maģiskā robeža ir -10, arī pēc sajūtam -10. Un tas nozīmē, ka šī ir tā gaisa temperatūra, kad mēs drīkstam bērniņu vest ārā uz īsu laiciņu, bet tādās garās, mierīgās pastaigās uz 2 stundām mēs neejam. Jā, un lielākiem? Tādiem skrienošiem bērniņiem tie ir -20. Kad vispār nedrīkstēt? Vai Īslaicīgi drīkst, aizvest līdz kaut kurienei starp mašīnu, starp kapņu telpu. Noteikti drīkst, nekas nav slikts. Jā. Un tad kā ir ar iesnām?
Iesnas ir ļoti aktuāla. Kad bērniem ir iesnas, un tad citi ārsti iesaka, ka varbūt labāk neiet ārā, bet citi atkal domā, ka ātrāk tās iesnas iztecēs. Kas tad ir pareizi? Principā, patoģenētiski runājot par iesnām, tad iesnas ir iekaisums un deguna gļotādes reakcija uz iekaisumu, uz infekciju. Un, realitāte ir tāda, ka mazie bērni, uzsākot bērndārza gaitas, principā gada laika pilnīgi normālu imunitāti drīkst slimot līdz pat 10 reizēm gadā. Ja mēs atskaitām 3 siltus vasaras mēnešus, tad mums sanāk, principā katrā mēnesī mums mēdz būt iesnas, un nekas ar to papildus nav jādara. Tas neliecina, ka bērnam ir imundeficīte vai īpaši smaga slimība. Tad ar iesnām ir jāiemācās sadzīvot. Un, protams, iesnas drīkst paņemt arī ilgāku laiku bērnā dzīvē. Ja? Iesnas mēdz būt līdz pat 2 nedēļām. Un ar iesnām noteikti ir jāiet ārā. Ārā ierobežojumi būtu bērna smaga slimība, kad bērns jūtās ļoti vājš, saguris. Tas ir visbiežāk tad, kad ir drudzis, kad ir paaugstināta temperatūra. Slimības gaita visbiežāk ir tāda, ka no sākuma tās temperatūras ir un iesnas un parādās klepus, bet tad jau pēc kādām 3-4 dienām bērnam paliek vieglāk, bet iesnas saglabājas ilgāk. Un ar iesnu dēļ noteikti bērnam nebūtu jāsēž mājās, ar iesnām noteikti ir jāiet ārā un jāturpina bērnā fiziskā slodze un aktivitātes tādā mērā, cik viņš ir gatavs. Jā, un kā ir ar klepu? Ar klepu ir jāskatās, kādas ir etioloģijas, kas izraisa to klepu. Šeit noteikti ar savu pediatru ir jāizrunā. Bet principā pats par sevi klepus noteikti nav kontraindikācija pastaigām ārā. Un tas jāskatās pēc konkrētas situācijas. Pēc konkrētas situācijas, un visbiežāk drīkst. Ir ļoti retas situācijas, kad nedrīkst. Visbiežāk drīkst, lielākoties drīkst iet ārā. Es vienkārši kaut kad lasīju, mums tieši dēlam bija iesnas un bija klepus, un viņš diendusiņas guļ ārā, un tad vēl bija kaut kādi -8 grādi. Un tad, kad viņš jau kaut kādu stundiņu bija pagulējis ratos, viņš pamodās ar klepu, kas sākas klepus. Un tad es lasīju, ka, ja ir tādi klepus laikmi, tad labāk uzreiz doties siltumā. Tā ir taisnība? Tas tā varētu būt. Augstuma kairinājums var provocēt klepu stiprāk. Bet, ja bērnam ir iesnas un pēc miedziņa visbiežāk viņš ir saklepojies dēļ tā, ka iesniņas ir sakrājušas aizdegunē. Un ļoti palīdzoši būtu bērniņu piepacelt, un tad viņš vieglāk atkleposies un varēs turpināt pastaigu. Bet, ja ar bērnu doktori ir izrunāts, ka viņam tā slimība tomēr ir tāda, ka klepus nāk dēļ tā, ka plaušiņas ir iekaisušas, tad noteikti ir labāk doties mājās. Un kā organizēt, piemēram, šādu gulēšanu ārā? Jo man šķiet, tas ir forši, ka var pagulēt tādā svaigā gaisā. Man liekas, arī labāks miedziņš pēc dēla spriežot citreiz ir. Bet tam ir kaut kādi ierobežojumi, kā ērtāk varbūt kaut kādi knifi, kā ar ratiem nodrošināties tam miedziņam. Ir ļoti labi. Līdz -10 grādiem bērniņš var gulēt līdz pat 2 stundiņas ārā. Tas ir līdz tiem 2 gadiem, ja mēs tagad par tādu. Tas ir par tādu zīdainīti, pat līdz 8, 10 mēnesīšiem. Pēc tam jau viņš būs tāds, kurš sēž un kustās, un tie grādi ir pieļaujami arvien vairāk un vairāk. Bet tāds mazs bebīts, kas vēl pats nevar steigāt, tāds mazulīts, kas guļ ratiņos, viņš tiek nolikts ratiņos un guļ līdz -10 grādiem ārā. Svarīgi ir, lai nenonāk tiešajos saules stāros. Ja, teiksim, ir kaut kāda, kad ir mīnusi un saules spoži spīd, tad mēs aizgriežamies no saulītes, un tad ir svarīgi, lai viņam vējš netiek cauri gluži pie viņa, tad mēs pagriežam tos ratiņus. Un, ja mums ir silts konvertiņš, kurā bērniņš ir ielikts, tad viņš ir drošībā. Jā, bet, piemēram, ja ir liels vējš?
Ja ir liels vējš, tad pēc sajūtām noteikti tā temperatūra būs vēl zemāka. Ja termometrs rāda -10, plus vēl stiprs vējš, tad pēc sajūtām var būt līdz pat -17, 18, un tad nevajadzētu gulēt ārā. Bet tad nevar, piemēram, ir tās lietus un vēja plēve, kurai ir tādi caurumiņi, kas tā kā elpo. Jēga nav tik liela. Tādām, ja bērniņš guļ tā kā siltumnīcā, tad tie ieguvumi no iešanas ārā pazūd. Tad uzreiz, tad arī krājas tas mitrums. Viņam krājas mitrums un tā komforts nav tik liels tādās situācijās. Kad ir patiešām augstas dienas, tad ir labāk sagaidīt to dienas laiku pēcpusdienu, kad bišķiņ tomēr paliek siltāk uz kaut kādiem dažiem grādiem. Parasti ap 2 tomēr ir drusciņ siltāk nekā agri no rīta un vēlu vakarā. Un tad vismaz uz tām stundiņām, kad ir maksimāla diennakts silta temperatūra, tad var doties ārā. Un ko saule dara? Kāpēc jāpagriež no saules nost? Saule vispār, tiešie saules stari ir ļoti nevēlams kairinājums bērna ādiņai. Bērna aizsargspējas vēl galīgi nav gatavas, lai aizsargātu ķermeni no saules ļaunas iedarbības. Un SPF filtrus mēs iesakām izmantot apmēram no gadiņa bērniņam, un līdz ar to agrīnāka vecumā vienkārši tiešajos saules staros vienkārši mēs neliekam un punkts. Ja mums vēl nav pieejamas tas aizsardzības ne ziemā, ne vasarā. Noteikti, ka nē. Jā. Un vai pastāv joprojām tas, ir uzskats, ka ir bērniņš jāģērbi viena kārta biezāk nekā pats vecāks ģērbis. Tas joprojām ir spēkā. Jā, ir tādas vienkāršotas rekomendācijas, bet mūsdienās ir tik daudz dažādas pieejas. Citreiz arī vecāki ģērbjas 4 slāņos, teiksim, plānās kokvilnas, vienkārši stils un mode un gribas izskatīties. Un tur tā viennozīmīgi nevar pateikt, jā, bet, protams, ka mazais jāģērb biezāk nekā pieaugušais cilvēks ģērbjās, bet ņemot vērā, ka mēs tomēr ģērbjamies, lai mēs esam smuki, tad man ir bail tādas rekomendācijas viennozīmīgi sniegt. Jā, tad vienkārši jāskatās pēc bērniņa labsajūtas vairāk. Jā. Ja mēs arī vairāk kustamies paši, mēs piemēram, vairāk arī kustamies, jā, un mazais, kamēr viņam vēl nav skriešana, kamēr viņš ir tāds guļošs vai sēdošs pastaigas laikā, jā, viņš ir vairāk pakļauts augstumam. Un lielākam bērnam pārbaudīt, vai viņam silti vai augsti, arī tieši tāpat. Ja? Uz deguntiņu neskatāmies. Deguntiņu mums visiem paliek vēsi, ejot ārā, bet skaustiņš, muguriņa. Jā, ir labi satuntelēts, nekur dziļāk mēs arī netiksim. Ja varētu tā roku pabāzt līdz muguriņai, augsta roku. Ja pašam ir augsta roku, bet tādu pēc gadiņa jau var arī jautāt, tad jau viņš pats pateiks. Jā. Ļoti svarīgi ir arī mēs labu gribēdam izdomājam mazo pavizināt ragaviņās, jā, un tad arī iesēdināt nekustīgo bērniņu ragaviņās. Viņam arī ir ļoti liels risks, ka viņš varētu nosalt. Līdz ar to arī ragaviņās mēs jau vizinām tos bērniņus, kas ir paši spējīgi piecelties un izskrieties. Mazākus bērniņus ragaviņās ļoti uzmanīgi ir jāliek, jo viņš pats nespēja signalizēt par to, ka viņš ir nosalis. Mēs savukārt velkam ragaviņus un paši kustamies, mums par karsti var būt ļoti silti, bet viņš tur sēž nekustīgs. Līdz ar to līdz gadiņam vizināšanās ragaviņās ir ļoti, ļoti tāda apgrūtināta. Es kaut kad nesen redzēju, ka bija, nezinu kādā vecumā bērniņš, bet viņš bija guļammaisā un sēdēja ragaviņās. Tā drīkst uzzināt? Principā drīkst, bet... Vai, piemēram, ja vēl viņš tā kā uznāk miedziņš un aizmieg tajās ragaviņās? Bet priekš kā mēs to darām? Ja mēs jau ragaviņās izvēlamies tā, lai bērniņu izklaidētu, lai baudītu ziemas priekus, un ja viņš guļ, tad viņš jau tā kā nepiedalās šī baudīšana. Tad līdz ar to viņš ir pakļauts milzīgam riskam tikt apsaldētam, nosalt. Jā, un vēl neko neiegūt no tā. Līdz ar to līdz gadiņam ragaviņas, principā
gandrīz vai nav bērna interesēs, tas nav viņam vajadzīgs. Jā, nav nekāda jautrība. Nav nekāda viņam pagaidām jautrība. Tad, kad viņš var jau piecelties, izskrieties, tad atkal apsēsties, tad atkal braukt ar ratiņiem, ar ragaviņām. Tad jau forši. Jā, pats paprasīt vēl. Jā. Bet kā tad pasargāt ādu ziemā? Jā. Varbūt tieši sejas ādu? Jā, tā ādas virsma, kas ir pakļauta tiešai gaisa augstuma iedarbībai, jā, tie ir vaidziņi, deguntiņš, protams, ir bērniņiem augstuma krēmiņi, un viņi ir droši un ļoti efektīvi, un pediatri mēs droši iesakām viņus lietot. Kad ir tāds stabils sāls iestājies, kā mums šogad ziema lutina mūs, tad mēs liekam gan pirms pastaigas, gan pēc tam vēl papildus uz miedziņu, uz nakti miedziņu vakarā mājās, lai tā ādiņa tiktu papildus mitrināta. Jā, un kādus drīkst izmantot? Es zinu, ka es esmu dzirdējis, ka ūdeni nedrīkst, tā kā, kur ūdens ir sastāvā. Jā, kur ūdens ir sastāvā, ja ūdens jau sastāvs nulē. Ja ir vairāk, tad noteikti sastāvs un izveidosies ledus slānīts, jā, kas ir nepieļaujams. Visbiežāk tas ir ar vasku sastāvā. Visbiežāk tie bērnu krēmiņi ir veidoti uz bišu vaska pamata un ļoti labi un efektīvi. Biezā slānīti uz vaidziņiem, uz pierītes, uz deguntiņa liekam un ejam pastaigās. Un vazelīns, piemēram, tādu drīkst likt svaidziņiem? Tas būs vienkārši tā kā tāds aizsarga barjera? Tā ir tāda aizsarga barjera. Es neieteiktu lietot to, kas tam nav domāts. Jā. Ko noteikti nedarīt, ģērbjoties un dodoties ar mazuli ārā šādā ziemā? Varbūt ir no pieredzes kaut kādas... Ir ļoti prātīgi jāģērbjas, jo zīdainīši pirms ārā iešanas mēdz būt nepacietīgi un viņi atkārtoti grib zīst. Un mammai var sanākt tā, ka viņa baro jau saģērbtu bērniņu un viņš jau sanāk sasvīst. Tad viņš ir ļoti sasvīdījis, dodas ārā. Jā, tad vajadzētu to nepieļaut, tad vai nu viņam atvēram rāvējslēdzējus, novelkam, ko varam. Nepieļaujam, ka viņš ir sasvīdījis, un tad mēs viņu liekam un nesam ārā. Noteikti, kad dodamies ārā, es nevaru iedomāties, tas situācijas laikam nav biežas, bet citreiz sanāk, ka ir sanācis ļoti nomazgāt, un tie matiņi ir slapji varbūt. Jā, tā kā noteikti, ka bērniņam ir jābūt sausam, un noteikti, kad dodamies ārā, neizdomājam uz sēņas uzlikt kaut kādu autiņu, jā, kā jau es teicu, kondensāts krājas, un sēņa ir pakļauta papildus riskam, kā ūdens, kas ir iekš tā auduma gabala, pārvērtīsies par ledu. Jā, tad sēņai noteikti ir jābūt brīvai. Tādiem lielākiem jau bērniem? Ar tādiem lielākiem bērniem es ieteiktu būt ļoti drošiem un maksimāli censties iet ar viņiem ārā. Es ceru, ka mūsdienās vairs nav tādas tradīcijas, ka bērnu dārzos bērni netiek vēsti ārā, jo ir vējš vai lietus, bet līdz -20 grādiem mazie bērndārznieki dodas ārā. Un es gribētu iedrošināt, nebaidīties. Nav jāsteigā, kā kaut kad pirms ļoti daudz gadiem bija tāda tradīcija, kā mazie bērniņi, kas ir tikko uzsākuši bērndārzu gaitas, staigājas strīķīša tikai vienu apli apkārt bērndārziņām. Un nekādā gadījumā viņiem neļauj saskrieties, jo tad viņi var ieelpot augstu gaisu, un tad viņiem noteikti būs plauškarsonis. Tā nav. Tie bērniņi, kas jau skrien un staigā droši, var baudīt ziemas priekus un staigāt apkārt. Un, ir ļoti, ļoti ieteicams maksimāli iet ārā. Vētrā nevajag. Ja? Protams, ir jāsaudzē no apsaldējumiem bērnu ādiņa. Šis ir vienīgais noteikums, kas mums ierobežo. Bērndārzņos noteikti tie bērniņi, kas jau iet bērndārzos, viņiem noteikti maksimāli jāiet ārā. Nav jābaidās, ka ir šallīte izkustējusies vai cepurīte kaut kur pagrozījusies. Ja, ka kaut kur tās vējiņš pieskārsies pie ādiņas un tad izveidosies kaut kas neglābjams. Nebaidamies. Es domāju, ka mēs visi esam redzējuši, kā
vairākas mūsu kultūrai tas vēl nav tik aktuāli, bet vairākas valstīs ir absolūti normāli, ka bērns pat bez cepures, bez šalles kaut kādā dregnē laika ap nulli varbūt dodas ārā. Tik varbūt agresīvi nevajag, bet ja bišķiņ izkustās un tā šallīte tomēr izkustās un bērns tiek pakļauts tām vējiņām, noteikti nebaidamies no tā. Jā, liekas, ka ir vēl tāds sens uzskats, ka vienkārši no augstuma var saslimt. Tā kā ieelpojot augstu gaisu var saslimt, bet tā taču nav. Tā noteikti, ka nav. Jau 20. gadsimtā ir pierādīta mikrobioloģiskā teorija, kad bērni saslimst. Vispār infekcijas avots ir mikrobs. Tas var būt vīrus vai baktērija vai sēnīte. Kas jau ir iekšā. Un līdz tam tās mikrobs ir jāsatiek. Mēs viņus biežāk vai nu ieelpojam, vai nu pieskaramies. Jā, tāpēc ir ļoti svarīga iekštelpu veidināšana arī ziemā. Telpas ir jāveidina tur, kur atrodas arī mazais bērniņš, dzīvokļu mājas. Ir jāvēr logi vaļa, ir jāveidina mitra uzkopšana un roku mazgāšana. Tas ir tas, kas pasargā mūs no mikrobu ekspozīcijas, un tāda veida mēs mazinām risku sastapties ar viņiem, jo, kad vienā istabā ir 20 mazie bērni, kāds noteikti klepo vai nošķaudās, un vēl logi ir cieti, tad tā vīrusa ekspozīcija ir milzīga. Savukārt, ja logi ir vaļā, tad viņš pašķaidās, un risks saslimt ir zemāks. Bet vēl ir arī tādas situācijas jau lielākiem bērniem, kas nāk pateikt nē, ka viņi ejot ārā noņem cepuri vai es iešu bez cimdiem, bez šalles. Ko tad darīt? Tas ir katras ģimenes jautājums. Visbiežāk ir jācenšas sarunāt. Ja jau viņš ir spējīgs pateikt nē, tad viņam noteikti ir viedoklis. Bet ir jāsaprot, ka bērns nekad sev nedarīs pāri. Es domāju, ka ir jāmēģina atļaut viņam izjust to diskomfortu. Un tā būs vislabākā mācība, un tad viņš pats apzināti ģērbjoties atcerēsies, ka man laikam ir jāpaņem tā cepure nākamreiz, jo toreiz baigi labi nebija. Jā, mums šis bija ar cimdiņiem un sniegu. Viņam ļoti patīk sniegs un taisīt bumbas no sniega, protams. Un tad viņš bija dēls noņēmis cimdiņus, jo gari un piņķerīgi, un kāpēc vispār vajag. Un viņš nokrita sniegā ar rociņām. Viņš to sniegu čamda un jūt, ka paliek tāds slapjš un augsts. Un tad viņš sāka protestēt un skrēja pēc cimdiņiem. Ļoti labi. Tā man likās laba mācība. Tā ir ļoti laba mācība. Ja mazais galīgi iespītējies, tad varbūt var sasmērēt arī ar to pašu augstuma krēmu, arī plaukstiņas, jau zinot, ko viņš ārā darīs, lai pasargātu ādas aizsargu barjeru no apsaldējumiem. Jo tieši augstuma veidots ādas bojājums arī ļoti nopietns bojājums. Līdz ar to ļaujam viņam dzīvoties, baudīt, bet pasargājam. Jā, un par iekštelpām, kā jau mēs te runājām, kā var vispār saprast, ka ir par sausu tas gaiss, vai tagad radiatori ir baigi karsti? Un tas gaiss ļoti izsausinās iekšā. Jā, tā ir ļoti liela problēma, un šis ir milzīgi svarīgs faktors. Es teiktu, ka tas ir viens no svarīgākajiem faktoriem, kāpēc mūsu klimata josla bērni ziemā slimo. Sauss gaiss ir milzīgs riska faktors, kas paaugstina iespēju, ka bērns saskaroties ar slimības ierosinātāju saslims. Ja gaiss būtu mitrs, tad bērnam elpceļu gļotāte būtu mitrināta, un ar lielāku varbūtību arī saskaroties ar slimības ierosinātāju viņš nesaslimtu. Līdz ar to telpu mitrināšanai ir ļoti liela nozīme. Jāatcerās, ka atvērot logu, mēs arī ielaižam mitrumu, ka tā ir tāda pirmā palīdzība. Un, izmantojot mitrinātājus, jāatcerās, ar kādu ūdeni mēs pildām tās ierīces. Tām ūdenim ir jābūt tīram un pārbaudītām, jo, ja ūdens ir netīrs, tad viņš no mitrinātāja izdalās ar
tiem mikrobiem. Jā. Tā kā tam ūdenim noteikti ir jābūt pārbaudītam, tīram, un tad tās ierīces ir fantastisks glābiņš. Mitrumam iekštelpās ir jābūt apmēram 50 vai vairāk, cik jums pašiem ir komfortabli un regulējot, un arī naktī guļot mazulītam istabā, mitrinātais drīkst turpināt strādāt. Jā, bet sanāk, ka vienkārši tā no krāna nevar lietot ūdeni. Vai, tas ja ir jūs esat droši par savu apsaimniekotāju, vai ja jūs paši mājās, savā privāti mājā esat veikuši mikrobioloģisko ūdens analīzi, tad to var nevārīt. Bet, ja jums ir kaut vai mazākas šaubas, tad noteikti pirms ieliet ūdeni mitrinātājā, to var novārīt un tad atdzesēt izmantot mitrinātājiem. Tad uzreiz man jautājums ir par tām ēteriskajām eļļām, jo tās jau arī var reklamēt, ka pilināt klāt. Tas ir atkarībā no ģimenes, no bērniņa veselības stāvokļa, jo ir tādi bērni, kas ir tā saucamie atopiķi, kam ir atopiskais dermatīts vai ir sēkšanas epizodes, ir nosliedze uz bronhiālo astmu. Retos gadījumos etēriskas eļļas var pasliktināt bērnu elpoceļu stāvokli, jo tas ir kā papildus alergēns, kas varbūt nav vajadzīgs. Bet, ja jūs esat mēģinājuši un droši un jums ir sanācis un viss patīk, tad ļoti labi var izmantot. Tas varbūt pat var veicināt kaut kādu labsajūtu, bet noteikti ir jāizskata rūpīgi, ka bērnam neparādās apgrūtināta elpošana. No tā. Jā, bet tā var būt, ka tiešām tur ēteriskās eļļas palīdz ātrāk tikt no iesnām vaļā vai elpoceļiem, atbrīvo elpoceļus vai kaut kas tāds? Es teiktu, ka ir kaut kāda kripatiņa, kur tas ieguldījums ir no eteriskajām eļļām, jo viņam jau efekts uz asinsvadiem ir, ka asinsvadi varbūt sašaurinās, un varbūt tā sekrēcija, gļotu sekrēcija ir drusciņ mazāka, tā ka nav slikti. Jā. Kādas ir tipiskākās saslimšanas tagad ziemā? Ziemā maziem bērniem ir vispār ļoti biežas saslimšanas. Ziemā mazie bērni slimo daudz vairāk nekā siltajā gada laikā. Protams, akūtas respiratoras vīrusu saslimšanas, dažādu etioloģiju, īpaši smagi slimo un lielam riskam ir pakļauti priekšlaikus dzimušie bērni. Tālāk parastās banālas dažādu etioloģiju vīrusu saslimšanas, respiratoras sincitiālais vīrus, paragripa, gripa, rīnovīrusi visdažādākie. Tad otrā vietā joprojām ir un paliek gastrointestinālas infekcijas, dažāda veidā vemšanas caurējas bērniem, bet šeit ir jāsaprot, ka šeit iet runa par tādu laiku, kad ir ap 0, kad ir -10, tad tā gaisa temperatūra nav tik pozitīva mikrobiem, un viņiem vislabāk patīk dzīvoties uz virsmām. Viņi ļoti labi dzīvo, kad ir ap 0, +2, +3 grādi. Tāds laiks, kad mums ir lielākoties gada laikā. Rudeņos, pavasāros ir īpaši, kad ir tie 0, +5, tad ir vīrusu saslimšanu pīkis, kad ir tādi bargie mīnusi, tad bišķiņ tā kā mierīgāk, jo tomēr tie mikrobi grūtāk izdzīvo uz virsmām, līdz ar to ekspozīcija ir zemāka. Bet, protams, ir jāatceras par vēl vienu slimību grupu, mēs jau runājam par sauso gaisu, tas ir atopiskais dermatīts, kas bērniem ziemās tieši sausajās telpās ļoti pasliktinās ādiņas stāvoklis, āda kļūst uzņēmīgāka un sausai ādai ir nepieciešama īpaša aprūpe. Tad mēs intensīvi atgriežamies pie ādas kopšanas, pie emolientiem, jo atopiskais dermatīts sausajā gaisā pāsinās, un bērniņiem ar ādas bojājumiem attīstās dažādu veidu ādas komplikācijas. Jā, tad mēs runājām par sejas ādas aizsardzību, varbūt kā tad pasargāt pārējo ādu. Pārējā āda, tas nav saistīts tik ļoti ar ārējiešanu, tas ir vairāk saistīts tieši ar ilgstošu uzturēšanos sausajās
iekštelpās. Jā, tas ir pavisam cits patogenētiskais mehānisms, tur ir pavisam cita etioloģija. Un šeit noteikti ir jārunā ar savu pediatru, un tā diagnoze ir jābūt uzliktai, vai bērnam ir atopiskais dermatīts vai nav. Un, ja tad ir jābūt rūpīgi saskaņotam ar bērnu ārstu plānam. Vecākiem ir jābūt skaidrai taktikai, jo šeit nevar iedzīvoties tajās komplikācijas. Tikko mamma pamana, kā bērniņam parādās kaut kādi tie plēkīši uz ādiņas, visbiežāk tās ir ieloču virsmas, elkoņos, ceļa locītavas. Tikko parādās mazākas aizdomas, tad uzreiz ir jāsāk rīkoties. Mēs nevaram gaidīt, ka tas izplatīsies uz visu ķermenīti, jo smagos gadījumos ir indicēts lietot arī hormonālu terapiju, kas ir jau tāda nopietna ārstēšana. Tā kā, lai tās komplikācijas neizveidotos, mammai ir jābūt pilnīgi skaidrai rīcībai uzreiz. Un tas ir noteikti jāsaskaņo ar savu pediatru. Mājās tiem līdzekļiem ir jābūt vienmēr pieejamiem. Jā, bet tie pleķīši ir tādi sārti vai? Viņi no sākuma ir vienkārši sausi ar zviņošanos. Viņus ir varbūt grūtāk pamanīt, viņi ne tik ļoti ir redzami, bet pēc tam, kad viņi iekaist, viņi kļūst koši sārti un sākās nieze. Un tad jau mēs saprotam, ka ir sācies atopiskā dermatīta pāsinājums. Bet līdz tam var nenonākt. Līdz tam var nenonākt. Jā, ļoti svarīga mitrināšana. Jā, līdz ar to pie katras iespējas cenšamies iet ārā. Saucējās iekštelpās, cenšamies neatrasties visu laiku nepārtraukti. Un, kā palīdzēt bērniņam ar šīm tipiskajām saslimšanām? Ir kaut kāda tāda, ko mājās tagad pirmā palīdzība, ko viņam var sniegt? Noteikti. Un katrai ģimenei ir jābūt skaidram rīcību plānam, ja bērniņš pēkšņi saslimst. Mēs, protams, iesim pie pediatra tuvākajās dienās, bet ko mēs darām tūlīt un tagad? Naktī vai agrā rītā bērniņam ir uzkāpusi temperatūra, parādījies nedaudz iesnas vai bērns ir sācis klepot. Ir jābūt skaidram rīcību plānam, kas ir rūpīgi jāizrunā, ņemot vērā visu bērna veselības stāvokli, to, kā viņš ir piedzimis, kā viņš ir audzis. Tas viss ir jāsaliek kopā, un pediatram ir jāsniedz vecākiem rekomendācijas arī uz priekšu. Ja kaut kas tās gadīsies, tad ar ko jūs sāksiet un ko jūs darīsiet pirmajās slimības stundās. Un tad jau pēc tam mēs tiekamies un izvērtējam bērnu veselības stāvokli kopā. Bet, ar ko noteikti ir jāsāk un kas vienmēr būs palīdzoši, ir papildus šķidrums. Ja tas ir zīdainīts, tad noteikti papildus zīdīšanas reizes, kad mēs bērnu zīdam biežāk un ļaujam viņam saņemt vairāk šķidrumu. Pēc tam jau tas ir ūdentiņš, ko mēs noteikti dodam intensīvi un piedāvājam visādos veidos. Pat ja mazais ir iespītējies un negrib dzert, mums ir visādos veidos jāizdomā izklaide vai spēle, kā mēs to šķidrumu viņam iedabūsim iekšā. Es varu piebilst, mums ļoti labi sanāk, piemēram, ja piedāvā ar salmiņu padzerties. Ar salmiņu, ar smukajām glāzēm, kas retajos gadījumos tiek ņemtas no skapja. Jā, īpaši rotaļāšanās veidi. Izsēdinot visus lačus, zaķus, lēles, viss tiek dzirdīti. Jā. Un mamma un tētis dzer, ļoti tas ir svarīgi. Tam ir ļoti liela nozīme. Un tad atvieglot deguna elpošanu, nepieļaut, ka bērnam ilgstoši ir aizlikts deguns. Jā, tad tie ir deguna pilieni, kuri arī ir jāpieslēdz ārstēšanā maksimāli agrīni. Un tālāk jūs jau tad varēsiet satikties ar pediatru un izrunāt, ko tālāk. Ar temperatūru, ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru ir jāprot arī tikt gala vecākiem pirmajos soļos pašiem. Ja? Līdz ar to es gribētu akcentēt šodien, cik svarīgi ir izvēlēties labu atbalsta komandu, kad tev ir mazs bērniņš,
ģimenei, kad cik svarīgi ir izvēlēties adekvātus padomdevējus. Un tāds veiksmīgs stāsts visbiežāk sākās ar labu sadarbību dzemdību nodaļā. Izvēloties, kur bērniņš piedzims, ir jāņem vērā ne tikai, lai ir smuki un komfortabli, bet noteikti ir jāizvērtē bērnu nodaļa un pirmo bērnu ārstu neontologu sniegtas rekomendācijas, lai neiedzīvotos kaut kādas komplikācijas, kuras pēc tam būs jārisina. Atbalsta komandai ir ļoti liela nozīme bērna veselībā. Jā. Un ja sākas tā paaugstinātā temperatūra, tad kas tad ir svarīgi? Tad dzirdīšana noteikti ir svarīga. Temperatūra pazeminošo līdzekļu izvēle un pareizā deva, kuru rēķina ārsts uz bērniņa ķermeņa svaru. Jo ir jāsaprot, ka ne visi bērniņi 2 gadiņos svēr vienādi. Svēri var krāsī atšķirties, līdz ar to arī medikamenta deva var krāsī atšķirties. Galvenais, ka tie līdzekļi ir mājās, un vecākiem ir kaut kāds sarakstiņš, ir tabuliņa, kuru jau iepriekš ir iedevis bērnu daktars, iepriekšējās vizītes, un jūs esat pilnīgi mierīgi un gatavi, kā jau es teicu, bērni slimo. Bet galvenais, lai bērni veiksmīgi izveseļojās, un jūs zināt, ko ar to darīt paši mājās, pat ja tā ir nakts. Lai jums nav jāsauc ātrā palīdzība, lai daktars jums tieši naktī rēķina tas devas. Jums tam devām ir jābūt jau zināmam, pirms tas notiek. Bet, ja nav zināms, tad drošāk izsaukt droši vien arī palīdzību, vai tā nedrīkst nemaz darīt? It kā nav aizliegts, bet es domāju, ka ļoti laba prakse būtu tomēr, ja bērnam vienīga problēma ir paaugstināta temperatūra, ja viņam citi radītāji, ja viņam laba elpošanas frekvence, sirdsdarbības frekvence, protams, ir jāizvērtē bērnu stāvoklis ļoti individuāli. Bet vecākiem ir jābūt jau iepriekš ar pediatru izrunātai tai taktikai. Protams, ja tas nav noticis, tad ir jāsauc, un ir jāglābj. Bet temperatūra pazeminošo līdzekļu efekts ir ļoti labs. Un līdz ar to, iedodot zāles pret temperatūru, temperatūra visbiežāk veiksmīgi nokrīt, un tas arī ir viss, kas bija vajadzīgs. Jā, bet kāda ir paaugstināta temperatūra? Zīdainīšiem un lielākiem jau atšķiras. Jaundzimušiem bērniem virs 3,75 un tālāk zīdaiņiem virs 3,8 grādiem. Bet arī šeit ir jāskatās, jo bērns var justies ļoti dažādi. Citiem bērniem ir 3,83 un viņi aktīvi skrien un jūtās ļoti omulīgi. Citiem bērniem jau 3,78 un viņš ir saguris, viņš guļ. Tad mums nav jāgaida, lai ir tie precīzi 3,8, ir jādod zāle jau ātrāk. Un ko darīt, ja ir vemšana? Kā palīdzēt? Tā ir tāda ļoti neveiksmīga kombinācija, paaugstināta ķermeņa temperatūra un vemšana. Tā ir tāda ļoti paaugstinātas bīstamības situācija. Un, protams, ja bērns nevar izdzert to sīrupiņu, maziem bērniem līdz kādiem 15 kilogramiņiem vēl ir pieejamas svecītes, ko var likt, bet tālāk jau lielākiem bērniem tā deva nav pietiekoša, lai temperatūru pazeminātu. Ja, un, protams, tad ir ļoti, ļoti rūpīgi jāskatās, un šīs gan ir tās situācijas, kad visbiežāk būs jādodas uz slimnīcu un saņemt prettemperatūras medikamentus intravenozi. Bet tās situācijas patiešām nav biežas. Jā, ar vemšanu ir svarīgi saglabāt tādu mieru un ir iespējams iedomāties, kas var būt par ierosinātāju, kas tā ir par situāciju. Varbūt dārziņā ir vairāki bērniņi ar šādām pazīmēm. Un ka visdrīzāk tā ir akūta vīrusu saslimšana, piemēram, rotavīrus, noravīrus vai cits infekcijas ierosinātājs. Un tad ir jāsaprot, ka bērniņam tā vemšana jau pavisam drīz beigsies. Ja, un svarīgi ir nemesties virsū uzreiz ar ūdeni, jo ir skaidrs, ka ir jāsāk intensīvi dzirdīt, bet ir jāļauj vismaz 20 minūtītēm pēc vemšanas epizodes nogaidīt. Tikai pēc tām 20 minūtītēm var sākt bērnam piedāvāt padzerties. Bet, ja vispār nav temperatūra un ir vienkārši vemšana,
Tas tā visbiežāk arī ir. Tad mēs varam būt kripatiņi mierīgāki, ja mums nav jādod medikamenti. Un, kad bērnam ir vemšana, tad ir jāsaprot, ka mums šī nav tā situācija, kad mēs tagad viņu intensīvi varēsim barot. Mums iet cīņa par katru šķidruma pili, mums ir jādod viņam ūdens, bet ēdīs viņš dubultā pēc tam, kad atveseļosies. Šobrīd viņam apetīte ir švaka un nevajag arī spiest, jo viņam tas pastiprinās vemšanu un pagarinās to vemšanas ilgumu. Ja. Parasti bērni saslimstot no sākuma daudz intensīvi vemj, un tad jau tā vemšana samazinās, un tad sākas caurēja. Tā visbiežāk notiek, un tad jau bērniem ir vieglāk iedot šķidrumu, kad tā vemšanas epizode ir pagājusi. Ja? Bet tam 20 minūtītēm pēc vemšanas epizodes ir jāpaiet, pirms mēs piedāvājam šķidrumu. Un kā stiprināt imūnsistēmu? Šis ir fantastisks jautājums. Principā tā ir tāda milzīga fundamentāla tēma, kas pediatrijā ir ļoti, ļoti aktuāla. Jāsaprot, ka bērna laba veselība, imunitāte veidojas no vecāku veselības, un tad vēl grūtniecības laikā pirmām kārtām maksimāli labas izredzes, laba imunitāte būs bērniņam, kas ir piedzimis laika, nevis priekšlaikus dzimis, tātad pilnajās 3-7 grūtniecības nedēļās un vēlāk. Jo tieši pēdējās grūtniecības nedēļas bērni saņem maksimālu imunovielu komplektu no mammas. Tad ir svarīga bērna zīdīšana. Mātes piens satur milzīgu daudzumu bioloģiski aktīvas vielas, un to starpā ir imunglobulīni. Tas ir tādas olbaltumvielas, specifiskas vielas, kas tieši norāda mūsu kareiviem, mūsu ķermeņa leikocītiem, kā šīs ir mikrobs un viņš ir jānogalina. Un iedomājieties, ja mums pieaugušiem saslimstot, mums paiet kādas 10-14 dienas, lai izveidotos antivielas. Bet bērns tās gatavā veidā var paņemt no mammas ar pienu pataisno. Viņam nav jāpaiet tam laikam, viņš uzreiz saņem tās antivielas, kuras ir mammai. Un tas viņu brīnišķīgi pasargā no saslimšanām. Pat ja ģimenē visi ir saslimuši, bet bērniņš tiek turpināts zīdīt, ja bērniņu turpinās zīdīt, mamma varbūt pati ir slima, tad viņa ievēro higienas noteikumus, lieto aizsarga līdzekļus, varbūt masku un turpina zīdīt bērnu. Tas ir ļoti svarīgs ieguldījums bērna imunitātē. Un tālāk ir ļoti svarīga tā vide, kurā viņš dzīvo. Tad mājās nav jābūt pārāk karsti un pārāk augsti. Tad mājās ir adekvāta temperatūra, adekvāts mirtrums un bērniņš tiek adekvāti ģērbts. Nav nekādas rekomendācijas, kas teiktu, ka bērniņš nedrīkst skraidīt mājās plikām pēdiņām. Pat tieši otrādi, ja mazais mājās, kas sācis staigāt, viņš staigā plikām pēdiņām, un ja ir atvērts logs, tad viņš no tā nesaslimst. Tas ir milzīgs ieguldījums viņa imunitāte. Viņš ir adekvāti sagatavots šai dzīvei. Tā ir rūdīšanās jau tāds. Tā ir tā kā rūdīšanas, tā ir tāda adekvāta pieeja bērna veselībai. Tās ir milzīgs ieguldījums bērna imunitāte. Vakcinācija ir milzīgs ieguldījums bērna imunitātē. Un, protams, ir ļoti svarīga mammas psiholoģiska veselība. To ļoti, ļoti vajag ņemt vērā un novērtēt, jo bērns spoguļojās mammas acīs. Un šeit mēs sāksim runāt ar virsnieru hormoniem, kas tiešā veidā pazemina imunoatbildi. Un, ja bērns ir lielā stresā, viņš redz mammas baiļu pilnas acis. Viņš saprot, ka, lai kas tur nebūtu, tas būs briesmīgi, tas būs bailīgi. Teiksim, uzsākot bērnu dārza gaitas, bērni, kāpēc sāk biežāk slimot, viens no faktoriem ir stress. Noteikti tas ir jāņem vērā. Maziem bērniem nav jābūt pakļautiem stresam, un mammas miers un pārliecība par savu rīcību ir ļoti svarīga bērna imunitātei tā izskaitā. Līdz ar to šeit atkal mēs atgriežamies pie labas atbalsta komandas. Un tālāk pastaigās
pastaigās svaigā gaisā, pastaigās principā jebkurā laikā, ja ir lietus, ja ir vējš, bērniem ir jāiet ārā. Nerunājot, protams, par termināliem augstumiem. Un nav kaut kādas tādas tabletes, ko var iedot, un bērns nekad neslimos. Tas būtu arī nepareizi. Bet ir literatūrā aprakstītas vairākas tādas lietiņas, kuras ir zinātniski pierādītas, tā saucamie fitoncīdi. Teiksim, ļoti daudz no tā, ko mēs varam iegādāties aptiekas, pilnībā nav efektīvs. Teiksim, multivitamīnu lietošana nav pierādījusi sevi kā metode, kas uzlabotu bērna imunitāti. Savukārt, kumelītes ir pierādījušas sevi, ja, ir kiploki ir pierādījuši sevi. C vitamīns. Kas ir C vitamīna avots, paši varat sameklēt. Un tieši šos uzturu produktus var lietot bērniņiem uzturā. Un kā ir ar D vitamīnu? D vitamīnam ir ļoti liela loma mūsu ķermeņa veselībā. D vitamīns ir arī tāds kā hormons. Mēs viņu uztvēram kā ļoti svarīgu faktoru. Un ir pierādīts, ka cilvēkiem ar optimālu D vitamīnu līmeni sanāk saslimt ar akūtajām respiratoriem saslimšanām daudz retāk. Un, ja viņi saslimst, viņi izveseļojas ātrāk. D vitamīnam ir arī ļoti liela nozīme. Un ziemā viņš tā kā ir obligāts? Mūsu platumā grados ir obligāts. Mēs viņu ļoti rekomendējam maziem bērniem, jo saulītes jau pietrūkst. Jā. Nu, tad nobeigumā varbūt tāds kaut kāds ieteikums, iedrošinājums vecākiem, kuriem ir bail no augstā gaisa vai tomēr šaubās, vai iet šodien sniegā ārā vai nē. Varbūt kaut kāds tāds iedrošinājums jums ir. Es gribētu noteikti iedrošināt vecākus iet ar bērniem ārā. Noteikti saplānot, saģērbt bērnu adekvāti, netuntulēt bērnus, nav labi bērnam sasvīst, adekvāti ģērbt bērnus, klausīties savu pediatru un noteikti iet ārā un kopā baudīt šo dzīvi. Jā, paldies jums par sarunu. Paldies!